Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Sāpināts nenozīmē apvainojies. Šodienas rakstu vieta. Kad taisnie sauc, tad tas kungs viņus uzklausa un viņus izglāb no visām viņu bēdām. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salauzta sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskums prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglābj. 34. psalms no 18. līdz 20. pantam. Šodienas pārdomas. Vai esi aizdomājies, ka sāpes un aizvainojums nav viens un tas pats? Sāpes rodas tad, kad pret mums ir izdarīts kas netaisns, piemēram, mēli, aprunāšana vai nepildīti solījumi. Aizvainojums, lai arī cik to grūti atzīt, ir mūsu pašu izvēle, un lai arī tur var būt bijusi netaisnība, tā ir aizdegusi mūsos nepiedošanas liesmu, kas kaitē tikai mums pašiem. Vienīgā izeja no šīs situācijas ir atzīt savu kļūdu, paskatīties uz notiekošo ar Dieva mīlestības acīm un piedot. Tu teiksi, viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Piekrītu. Tomēr labā ziņa ir tā, ka tavs mīlošais debesu tēvs to ļoti labi zina. Ja tavas sirds ir sāpināta un prāts ir noskumis, apzinies, ka Jēzus tieši tagad ir ar tevi, lai dziedinātu un visu vērstu par labu. Uztici viņam savu smago nastu un pieņem viņa dziedinošo mīlestību, mieru un prieku. Bet ja esi iekritis nepiedošanas valgos, apzinies, ka Dievs arī šajā situācijā ir gatavs tev palīdzēt. Atzīsti viņam savu problēmu un aicini Jēzu tajā ienākt. Apzinoties viņa klātbūtni, tavā situācijā tu gūsi spēku ne tikai piedot, bet arī mīlēt tā, kā viņš mīl. Un tā tad mīlēt pat savus ienaidniekus. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atdodu tev savas sāpes un aizvainojumus. Paldies, ka tu piedod man un dod man spēku piedot, neatstājot vietu aizvainojumam. Paldies, ka dziedini manu sirdi, piepildi mani ar tavu mieru un prieku. Paldies, ka māci mīlēt tā, kā tu mīli. Jēzus vārdā. Āmen.